Čau, Edvardi! Čau! Parunāsimies par pozitīvus? Jā, parunājam par pozitīvus. Kā vislabāk doties uz pozitīvus festivālu? Vislabāk uz pozitīvus festivālu ir doties bez nekādām ekspektācijām un negaidīt pilnīgi neko no tā. Kur nakšņot? Teltī vai zem jumta? Noteikti ir jānakšņot teltī, jo savādāk nebūs iespēja izgaršot to pozitīvus esenci un to garšu. Tā kā es iesaku visiem vienmēr nakšņot teltīs, tur jūs iepazīsieties ar jauniem cilvēkiem un piedzīvosiet to pilno festivāla pieredzi, jo festivālam nav jābūt tai vietai, kur tu vienkārši labi pavadi laiku, tai jābūt tai vietai, no kuras tu atbrauc ar stāstu, un tad tu pastāsti visiem, kas ar tevi notika. Jā. Divas lietas, kuras ņemsi līdzi uz pozitīvus? Uz pozitīvusu es ņemšu līdzi bītus un rīmes. Tavs aizskatuvs rituāls? Man nav aizskatuvs rituāli, jo es neticu rituāliem, es ticu sev. Izvēlies Pixies vai Elija Goldinga? Kā jau īstenam latvietim, Elija Goldinga. Saules brilles vai lietus mētelis? Es ilgi domāju par šo, un tad es sapratu, ka patiesībā no lietus mēteļiem nekad nav īsti jēgas. Tu viņu tā kā uzvelc, bet tāpat samirksi. Tā kā es dodu priekšroku brillēm, jo tu vari samirkt, bet pēc tam tu izžūsi, bet ja tu pazaudē stilīgi saules brilles, tu viņas pazaudē uz mūžu. Ko iesaki šogad pozitīvs festivālā noklausīties? Es noteikti iesaku noklausīties sevi, mani, Edvardi. Tur es uzstājos pozitīvs festivālā. Noteikti iesaku arī apskatīties Kamasi Washington, Grandmaster Flash, noteikti Mesu, noteikti Singapūras Satīns, viss LV hip-hops, kas būs festivālā, tas ir jāredz, un, protams, Elija Goldinga. Ko darīt, ja festivālā kļūst garlaicīgi? Ja festivālā kļūst garlaicīgi, tad, manuprāt, vajag uzņemties atbildību par savu garlaicību. Vajag pašam padarīt to vietu jautru. Nevajag bojāt citiem ballīt, jo, kā jau es teicu, jābrauc bez nekādām ekspektācijām. Negaidi neko no festivāla, tu esi daļa no festivāla. Un, ja es drīkstu tā izteikties, tad tu esi festivāls. Uz ko nedrīkst festivālā sadarēt? Festivālā vispār nedrīkst derēt. Tā ir drausmīga azartspēle derības festivālā. Un man ir apnicis skatīties cilvēkiem festivāla laikā, pēc festivāla laika, kuri uz kaut ko sadar un pēc tam viņi cīnās ar tām sekām. Un es skatos, es zinu, ka es viņiem nevaru palīdzēt, bet es viņiem gribētu palīdzēt. Tā kā nevajag derēt uz neko festivālā. Tu domā, ka tev tas izdosies, tev nekas neizdosies, un pēc tam tu to nožēlos. Nevajag derēt festivālā. Kāds ir tavs labākais pozitīvs piedzīvojums? Man nav nekāda tāda pozitīvas piedzīvojuma, par kuriem es varu stāstīt, taču man atmiņā palika Roberta Planta koncerts. Tas bija kaut kas tāds fantastisks. Es nekad nedomāju, ka es dzirdēšu tās dziesmas ar oriģinālo balsi dzīvajā. Bija interesanti pavērot viņu uz skatuves, kā viņš dara lietas uz skatuves, viņa harizmu un visu pārējo. Un redzot, kā viņš iznāk, es kļuvu par mazu fani, kura lēkā un spiedzas. Tā kā, jā, Roberts Plants, tas bija riktīgi nice. Un visbeidzot, kas karsts pozitīvs? Kas karsts pozitīvs? Nopietni, tu man jautā, kas karsts pozitīvsā? Ok, es atvainojos. Pozitīvs ir karsts. Pozitīvsā karsts ir Coca-Cola Summer Studio. Coca-Cola piedāvā iespēju uztaisīt stilīgu videoklipu, un tu un 3 draugi varat laimēt braucienu uz Barcelonu. Un kas ir īpašs, kāpēc par to stāstu? Es būšu žūrijā, un es izvēlēšos vienu visstilīgāko videoklipu, kas arī, un tā dalībnieki laimēs iespēju braukt ceļojumā. Tā kā droši piedalieties. Barcelona ir ļoti jauka pilsēta. Tur ir nedaudz siltāk nekā Latvijā. Bet, Latvijā ir visforšāk, protams, bet izmantojiet iespēju, uztaisiet savu pirmo vai vienalga kādu videoklipu. Tie džeki, kurus pazīstu, droši arī reperi piesakaties, ja kas jums ir blats starp žūriju. Un lūk tā kā tas arī ir tas, kas ir karsts. Paldies! Ok, paldies jums!